Šobrīd rapsi, protams, šajā brīdī ir tikai spīdulis, jo pārējais viss bija stublais mecerniekam, tas jau bija sen, tas sen ir nokavēts, teiksim, jo šobrīd raps jau redzams ir jau līdz celim gandrīz, teiksim, tad pēdējais laiks viņu sēdināt būt, teiksim, un likt arī klāt kukaiņu indi. Un ja ir vienreiz likts jau sistēmnieks pie, teiksim, stublais mecerniekam, tad tas nozīmē, ka šobrīd paliek tikai kontaktiedarbības. Un labs kontaktiedarbības ir Mauriks. Jā, Mauriks ir labs ar to, jo tā darbīgā viela taufluvanācija ir spīdulim tajā ēdienkartē, manuprāt, visretāk bijis. Jā. Un kas ir vēl viņa pievienotā vērtība, kad Mauriks ļoti labi rapša vaska kārtē tiek cauri, un tajā lapā vēl ir, un arī uz visiem pumpuriem līdz pat 5 dienām spēj saglabāties. Un tāpat arī viņa lieliskā noturība pret saules UV starojumu nenoārda tik ļoti to no tās visas auga sistēmas. Rapsim jau būs drīz beigsies miglošanas, jo tad, kad sāk ziedēt, tad vairs insekcijas ne, bet būs jau nākšā kultūra, kas ir pupas, mums lauka pupas un arī zirņi, kur tāpat būs vajadzīgs insekcijas. Jā, Mauriks arī ir visos pakšaugos, un kas ir arī labi, viņam ir reģistrācija 2 reizes sezonā lietošanai, graudaugos 3 reizes sezonā, jā, un, protams, rapsī arī 2 reizes sezonā. Graudos 3 reizes laikam neviens neliks, bet, tas tā. Tā kā jā, rapši ir labi, jā, šeit ir sēts pēc ziemas miežiem, platrina sējā, tiešā sējā. Un var redzēt, kad ir arī nograusti bijuši, teiksim, kad ir ataukti no sānzinumiem. Un tātad, teiksim, tiem tie kukaiņi nāks vēlāk vēl virsū, ja. Tiem, kas ir agrāk sāk ziedēt, tad vienkārši būs jāpārtrauc lietošana. Šorīt vēl te sniegs bija virsū, tad skaidrs, ka šobrīd, bet redz, tomēr ir arī dzīvi, nenosaluši. Bet dažreiz jau ir uznāk tas momentāli karstais laiks, ka viss tā kā ar sprākšanu uzsprāgst, un aiziet, un, teiksim, uz to visu ir jābūt gataviem, un, manuprāt, jo ir laicīgāka plānošana, jo varbūt mēs sliktākos laikapstākļos par to sākam runāt, jo īstajā momentā esam gatavi tam. Un galvenais jau tam saimniekam jau ir tas produkts jāsaplāno, jo viņš nezina, kuru dienu viņš tiks pie miglošanas, jo tas ir ļoti būtiski, cevišķi mūsu pusē šeit. Teiksim, šodien var miglot, tad tas produkts nav. Kamēr viņš viņu dabūs, viņam piegādās vai viņš pats aizbrauks pakaļ, viss miglošana beigusies, teiksim. Tāpēc tam produktam jābūt mājās. Laicīgi plānojam un izvēlamies produktus, kas ir lietojams dažādās kultūrās, ilgos pielietošanas periodos. Un labi. Un labi, jā. Jo skopais maksā 2 reizes.